Kārbiņ, tikai 10. Kas jūs esat nojukuši prātā? Bērtiņ! Bērtiņ! Lūdzu, kungs, jūsu zāles. Bērtiņ! Jā. Vai man būs jāmirst badā? Nē, jau nē. Redziet, tikai kundze vēl ir pilsētā, un es domāju, ka... Ja jūs tā domāsit, jūs paliksit bez brīvdienām. Piedodiet. Es ceru, ka mēs tomēr ēdīsim. Nu, protams. Pasauciet jaunu kundzi un bērnu. Jā, tūlīt. Viss kārtībā, kungs. Paldies. Vai jums nešķiet, ka mūsu meita ļoti bāla? Nē. Lūdzu, uzrādiet biļeti. Lūdzu, uzrādiet biļeti. Nē. Vai tad jūs neredzat? Es esmu dzelzceļa ministrs. Jā, mums tā ir. Teic man, kā tev gāja skolā? Tā. Cik ir 3 reiz 8? 3 reiz 8? Jā. 3 reiz 8. 120 dalīts ar 5. Jā. Frici, neaizmirsti, ka mēs esam ielūgti pie ģenerāla konsula Oleni. Kur? Neaizmirsīs. Tūlīt! Zupa ir pilnīgi augsta. Tā ir gan. Vai punktiņai skolā kaut kas uzdots? Nē. Bērni, tev kustās zobs, vai ne? Tā ir. Kurš? Kurš? Ah, ko? To es pie gadījuma izraušu. Varbūt tad šodien. Ja tu dosi man 10 markas, tad es neko neizstāstīšu tavam tēvam. Ko tad? To zini, tie ir labi mani sirsnīgi. Kundze, jūs mani saucāt. Jūs neredziet, ka man ir migrēna. Vai piedodiet? Au. Lūdzu. Lieta. Un pasakiet Andakts jaunkundzei, lai viņa
Iet pastaigāties ar bērnu. Labi, kungs. Un lai paņem līdzi suni. Nu, iet. Labi, kungs. Un lai nekas ļauns nenotiek. Vecmāmiņ, kāpēc tev tik liela mute? Lai tevi labāk varētu aprīt. Nu rīt taču mani. Nu rīt. Lai tev nelabās. Vai tu kuls esi? Nu rīt taču mani. Bez gala nožēlojams aktieris. Mēs ejam pastaigāties. Labi, mēs iesim pastaigāties. Vai es esmu skaista? Ejam. Pifka! Kādā ielā dzīvo Antons? Atlēris ielā 4. stāvā pa labi. Kāds ir mājas numurs? 180 dalīts ar 5. Nu, kāpēc tu uzreiz nevari iegaumēt skaitli? Skaitli 36, nu. Bet tā taču ir vieglāk. Man liekas, kad Berta kaut ko nojauš. Viņa teica, ka viens un drīz vai atrijot viņas sērkociņus. Bet cerams, ka tas viss nenāks gaismā. Bet Kleperbēns man atkal piedraudēja. Viņš teica, ja es viņam nedošot 10 markas, tad viņš visu izstāstīšot direktoram. Un tā tik būs tracis. Labi. Ej, uzmanies. Kur mēs vēlāk satiksimies? Atnāc tieši 6 uz vasaras kafejnīcu. Ja? Vai jūs atkal iesiet uz savu līgulaini? Un tad paseiciniet viņu no manis un līgsim dejošanu. Labdien! Ko tu dari? Es pašlaik vāru. Tu? Vari? Nu jā, ko lai dara? Mana māte jau ilgi slimo. Tādēļ, ka pārnāk no skolas man jāvāra pusdienas. Nevar taču mirt badā. Nu tad nejūties traucēt. Turpini vien vārīt. Un kas tad šodien būs? Sausi kartupeļi ar sāli. Viņai jau ir daudz labāk. Kam? Nu, manai mātei, viņa man sacīja, ka rīt uz pāris stundām uzcelšoties. Nākamnedēļ varbūt, ka pat varēšot jau sākt staigāt. Mana māte gan nekā nedara, viņai ir migrēna. Ak, šausmas, kunkuļi! Kādēļ tu piebēri cukuru? Tas taču nebija cukurs, tie taču bija milti. Cik jāvēr pie kartupeļiem sāls, mārciņa vai puse? Saprotams, ka tikai pāris naža gali. Nu, ja tā arī es domāju. Pamēs arī tu mazliet. Tagad es zinu, kāpēc šo ēdienu sauc par olu kulteni. Ka vāra kartupeļus tie ļoti jāuzmana, citā tie izjūg.
Pifkos, tūlīt būšu ap... Pifku tā. Vai jūs abi neienāktu viesistabā, kamēr mēs sēdam? Labi. Mana māte vēl izskatās diezgan nevesela, bet izliecies lūdzu, ka tu to nemani. Labi. Vien. Mani sauc Punktiņa. Šis ir Pifka. Ļoti labi, ka tu atnāci. Paldies. Kā jums ar veselību, Antona kundze? Jūs izskatāties lieliski. Manu māti jau nesauc par Antonu. Mani tikai sauc par Antonu. Ak, šie vīrieši. Viņa nekā nesaprot. Vai ne cienītā kundze? Es neesmu nekāda cienītā kundze, es esmu gasta kundze. Nu, jā, tā jau ir rakstīts uz durvīm. Bez tam tas ir jauns uzvārds. Kā tev garšo? Paldies. Ļoti labi, Antoni. Es domāju, ka es rīt atkal pati gatavošu. Tu zini, vakar man Antons pagatavoja bifšteku vācu kaumētu. Bet es no vārīšanas nekā nesaprotu. Pie mums to dara Resnā Berta. Viņa sver 180 mārciņas. Bet es toties saprotu spēlēt tenisu. Viņas tēvam ir limuzīns un šofers. Ja gribi, mēs tev varam kādreiz pavisināt. Direktors ir lāga vīrs. Jā, bet kā jūs vispār iepazināties? Mēs... Ak, vai zini, mēs uz ielas sākām runāties un ātri viens otram iepatikāmies. Cienītie Pifkam ir jāiet. Uz redzēšanos. Uz redzēšanos jūs abi tagad varētu iziet pastaigāties. Labi. Antona. Jā, māt. Tev ir jāapgriež mati. Tikai ne to, māt, tikai ne to. Tad aiz apkaklas sabiež daudz sīku mātu un nejauki kūtina. Anton, tev ir noteikti jāaiziet pie friziera. Nu labi, ja tas tev ir tik svarīgi, tad iešu ar, bet nauda man ir pašam. Kā tev pašam? Kur? Es stācijā palīdzēju aiznest dažus koferus, bet tu guli mierīgi un necelies augšā. Kā pavēlēsiet, doktor kungs? Uz redzēšanos, gasta kundze. Uz redzēšanos, paldies, kā atnāc. Uz redzēšanos? Nāc vēl. Labi. Anton, skaties, viņš jau atkal šļūd. Tūlīt tiksim galā. Pifka, Pifka. Lieliski spīdošs ideja, tas man jāiegaumē. Kā tev patīk mūsu māja? Diezgan šausmīga, vai ne? Noplicināti jau izskatās. Kāda? Noplicināti. Vai tev šis vārds patīk? Es dažkārt izdomāju visādus vārdus. Siltumetrs, tas arī ir mans izdomātais vārds. Siltumetrs termometra vietā? Ko nu gan tu visu tik neizdomā? Jā, spēlēsim smieklus. Labi! Ak, vai, man nemaz nav priecīgs prāts. Ak, vai, es esmu ļoti noskumusi. Ak, vai. Labdien, Hābekusa kungs, man jāapgriež mati. Labdien, lūdzu. Labdien. Labdien. Lūdzu. Sēdies, zēn. Tā.
Nu, kā tā klājas mātei? Ir jau daudz labāk, tikai ar tā maksāšana nav tā labāk. Nu nekas. Tāpat kā pagājušo reizi 20 feniņu iemaksai, pārējos nomaks. Nu, pakausī īsus, priekšpusē garāks, vai ne? Vai jau kupt? Un jums jau kuncīt? Nē, es tikai skatītājos. Nu, tad ir jāpagaida. Lūdzu. Jā, mans kungs, ir gan laiki. Vai mans rādītāja pirksts ir pietiekami jāss? Griez pret spālu, pirksts kungs. Kāpēc jūs esat kļuvis tik skaisti brūns? Tā jūs lietojat kalna sauli vai vēlties ķelnas ūdeni? Vai ziniet, es tuvākā laikā aizceļošu. Braucienam uz Ziemeļbaltiku meklēts frizieris, kurš sirgst ar jūras slimību. Viņam būs jāgriež leduslācim mati. Vai vēlties pūdēt, Pifkas kungs? Vai viņa nav lieliska? Paldies par kūkām. 2 dienas kopā ar šādu skuķi, un man jau sāk rādīties baltās pelītes. Jā. Lūdzu, Bullrich kungs. Jā, nu mirkli piesēdiet. Paldies, mans kungs, jūs esat kārtībā. Lūdzu, kungs. Bullricha kungs, vai jūs mākat dziedāt? Un tad jūs mākat, piemēram, kādu dzejolīti noskaitīt. Piemēram, zaļais mežs vai cieši zemē iemūrēta. Un tad pēdējais jautājums. Vai jūs mākat stāvēt uz rokām? Nē. Atvainojiet, bet šādu garlaicību es savu mūžu neesmu piedzīvojusi. Tādi jau ir tie pieaugušie. Mums ir jāprot viss. Rēķināt, dziedāt, kūleņus mest laikā, gulētiet, bet viņiem pašiem nav no tā ne mazākās jēgas. Bet man viens sops kustās. Tas tev jāizrauj. Paņem diagu, uztais cilpu un apmet ap zobu. Otru galu piesien pie durvju rokturu un beidz no viņa prom. Klaukš un būs laukā. Praktiskais Antons, baltu vai melnu? Ko tad? Nu, diagu. Baltu. Nu, labi, padomāšu. Kungs, vai jūs drīz beigsiet? Jā. Tūlīt. Grūti audzināms bērns. Vai tev bija ļoti grūti? Nē, nu bija jau viss sāp, bet nākamreiz gan es tev vairs neņemšu līdzi. Dari, kā pats zini. Bet kas tavai mātei īsti kaiš? Nu, viņai bija audzēs, un tā māte aizved uz slimnīcu. Un slimnīcā mātei šo audzēju izgrieza. Es māti katru dienu apciemoju. Ak, Dievs, cik viņa toreiz slikti izskatījās. Jā? Māsīs gan slimnīcā bija tik laipnas pret maniem. Laikam domāja, ka māte nomirs.
Bet tagad jau viņa guļ 2. nedēļu mājās. Nu, jau ir daudz labāk. Kas tad viņai bija? Paaudzēju ziediem, lapām, puķu kodu. Nē, nu tad jau es kaut ko zinātu. Audzējs bija iekšējs. Ģerānī vai ūdenslapa? Nē, nu tas ir kaut kas tāds, kas cilvēkam aug iekšā. Un ja to neizņem laukā, tad cilvēkam ir jāmirst. Anton, mīļais Anton, man iekšā kaut kas spiež. Man arī ir audzējs vai kāda maza eglīte. Man tā patīk eglītes. Nē, tev nav koks vēderā, bet vējš galvā. Robert, vai tiešām tu to gribi darīt? Bankā ir 200 marku, tu tās vari dabūt. Tavs pāris grašus, muļķa kaza. Līdz rītam man jādabū plāns. Klusu. Bērni nāk. Tas taču vēlna Roberts. Bet punktiņā. Un liec mierā, bērns. Princes taču tikai jokā. No, kāds mīlīgs šanelis. Varbūt jaunie cilvēki vēlas šokolādi? Nē, mans kungs, netērējieties velti mūsu dēļ. Varbūt uzdejosim mēs arī? Nē, šeit taču dejo tikai pieaugušie. Starp citu, man šis Roberts nemaz nepatīk. Vai ne? Viņam ir tāds skatiens kā zīmulim. Pat Pifkam ir pret viņu kaut kas, bet citādi te iet aizraujoši. Aizraujošāk, tā atkal tavs izgudrojums. Anton, bet ir vēl kāds, kas man nepatīk. Tas ir mūsu šveicera dēls. Viņš man sacīja, es viņam nedošot 10 markas. Viņš visu izstāstīšot manam tēvam. Viņa vārds ir Gotfrīds Klepperbeins. Es viņu pazīstu. Viņš iet mūsu skolā, tikai pa 1 klasi augstāk. Es viņu izpirināšu no biksēm. Vareni, bet viņš taču ir par tevīm lielāks. Tik un tā es viņu samaušu miltos. Paklausies, gādā, lai tie bērni te turpmāk vairs nebūtu. Rīt pēcpusdienā atkal satiksimies. Atkārto. Kas tev man rīt jāatgādā? No. Briesmīgais bērns. Tā nokaitināt manu līgavaini. Tātad šovakar mēs tiekamies. Atsamīri, man tev kaut kas svarīgs jāpasaka. Marš mājās. Vai tu viņu samāls miltos? Tā nav sieviešu darīšana.
pielūko, ja tu vēl to mazu aizskars, tad tev būs darīšana ar mani. Saprati? Viņai manā aizsardzībā. Brūt gan sabrūt, galīgi ķerti. Tam nu gan ir dūša. Šodien es ar tevi runāju ar labu, bet ja es vēl kaut ko no tevi dzirdēšu, tad tā es pa sevi neatbildu. Saprati? Gubernante, lūdzu panāciet. Es gribētu no jums uzzināt, kāpēc pēdējā laikā meitene ir tik bāla, viņai zem acīm ir tāda riņķa un kāpēc viņa vairs no rītiem negrib agri celties. Punktiņa aug. Viņai vajadzētu dzert zivju eļu vai dzelzi. Ja, un ziniet, ja es uzzināšu, ka jūs kaut ko slēpjat, tad to zivju eļu vajadzēs izdzert jums un turklāt visu pudeli uzreiz. Ziniet, ja jūs esat par daudz prasta, lai es jums apvainotos. Tā, jā. Es jūs nevaru apvainot, ja? Es jūs tūlīt apvainošu, jūs aitas galvu tāda. Jūs viltīgā apiņu maiksts. Jūs vispār to savu kafiju variet dzert no jumta caurules. Jūs drausmīgais spoks, jūs! Pīvka, tu man palīdzēsi izraut zobu. Nu, ja man tas neizdosies, es tev likšu iemidzināt. Nu, Pīvka, turies. Zops ir ārā! Viss ir galā. Kas jums noticis? Jūs esat ļoti pārmainījusies. Vai jūs to pati nemanāt? Nu. Kad īsti Bartē brīvdiena? Rīt, priekš kam jums to jāzina? Tāpat vien. Šādas atbildes man patīk. Guli saldi, mana mīļā. Nāc, mīļais ģenerāla konsuls, mīl precizitāti. Tikai nedari muļķības, direktori. Labi. Ejam. Bērniņ, mīļo, nāc, čučiņat, nāc. Mazais cālīts jau nebūs aizmidzis. Vai man tā viņai gribas iedot svaigi ceptu kūkas gabaliņu. Bet kopš tā briesmīgā andakta ir šeit, tu taču cilvēks vairs nesaprot, ko tu vispār var atļauties. Man vispār te viss liekas tik aizdomīgs. Manu kūku! Nu, labi. Nu, ēdē, tu jau esi vienīgais, kam šai mājā nav noslēpumu. Še. Sērkociņš, pēciet sērkociņš. Jaukas pēciet, kur jaukas pēciet, kur jaukas pēciet, Māte ir pavisam jauna un pavisam akla. Sērkociņš, pēciet sērkociņš. Sērkociņš. Nu, lūdzu. Dievs, lai jūs svētīt, cienītā kundze. Dievs, lai jūs svētīt. Tu taču nebija kundze, bet kungs, muļķi tu tā. Vai jūs esat akla vai neesat?
veikals ceļ. Vai jūs šo naudu dāvināsiet savam līgavainim? Turi muti. Bet tā taču ir taisnība. Kāpēc mēs te katru vakaru stāvam un māžojamies? Pērciet melnas skūtpjauglas, pērciet melnas skūtpjauglas, pērciet melnas skūtpjauglas. Vēra, tev jau vajadzēja sen gultā būt, nevis šeit. Man ļoti patīk ubamies. Jā. Labi. Būs. Labi. Un nedusmī. Pirstī. Nāciet, mēs ejam uz restorānu. Es ielūdzu arī Antonu. Kur tu paliec? Kāpēc tu man neved? Ko tad ļaudis domās, ja es ar visām atcenēm jozīšu pieaugu? Cik šodien nopelnīja? 95 feniķi. Kāds kungs man iedeva 50. Ja nē, citā man būtu jāiet mājā tukšā. Pēc kabatā. Kas tur ir? Kas jums par daļu? Es arī neprasu, kas te par jocīgiem zīmējumiem, kurus jūs zīmējat. Ved mani. Ko jūs gribat? Apelsīns ar putkrējumu. Vai ne? Kur tu ņēmi to naudu, kur man tu pirmīt sleps iedevi? Tu taču zini, ka Andakts Jankundze dod visu savu naudu savam līgavainim, un es no tās bišķiņ noblēdījos. Paskaties, viņi atkal dzer šņabi. Zini, viņš šodien sēdēja savā istabā un zīmēja čerstūrus. Vienā bija rakstīts dzīvojamā istaba, otrā bija rakstīts darba istaba un vairāks nekā nesaredzēju. Zini, tas taču bija dzīvokļa plāns. Patiešām, kā man tas neienāca prātā, bet priekš kam tad viņi zīmē to dzīvokļa plānu? Paldies. Paldies. Mēs taču nopelnījām vismaz 3 markas. Bet Somā ir tikai 1 marka 80. Vai tu ko saproti? Varbūt jums Soma ir caura. Nē, Soma nav caura. Brīnumi. Varētu domāt, ka te kāds zog. Ir nu gan laiki. Mēs stāvam stundām ilgi uz tilta, bet viņu visu naudu nožupo. Tev vispār labāk vajadzētu palikt mājās. Ja tev vecāki to kādreiz uzzinās, tad tikai būs tracis. Ne jau es sev izraudzīju tādu guvernanti. Kam tas būs? To es aiznesīšu savai mātei. Skolotāja istaba. Skolotāja istaba.
Vai garšo? Un ko tu vēl gribētu zināt? Es vēlos runāt ar Bremzera kungu. Mani sauc Poge. Bremzer? Bremzer! Bremzer, vai drīkst jūs iepazīstināt ar Pogas jaunkundzi? Viņa gribēja ar jums runāt. Tu gribēji ar mani runāt? Jā. Vai jūs pazīstat tādu Antonu Gastu? Jā, viņš ir manā klasē. Viņš esot rēķināšanas stundā iemidzis, un viņa mājas darbi jums arī nepatīkot. Tā ir? Es esmu viņa draudzene. Viņš man sacīja, ja tas tā turpināšoties, jūs sūtīšot viņa mātei vēstuli. Tā ir. Jau šodien es sūtīšu viņa mātei vēstuli. Viņa māte ir ļoti slima. Viņa bija slimnīcā un viņai bija audzējs. Un viņa jau vairākas nedēļas guļ gultā un nevar strādāt. To es nezināju. Nu, viņa guļ gultā un nevar vārīt. Un kādam taču ir jāvāra. Un ziniet, kas to dara? Antons. Un viņam olu kulteņi un kartupeļi iznāk vienkārši lieliski. Jā, to es nezināju. Jau vairākas nedēļas Antona māte nestrādā, bet kādam taču ir jāpelna nauda. Un ziniet, kas to dara? Antons. To jūs arī, protams, nezinājāt. Un ko jūs vispār zināt? Nu, un kā tad viņš to naudu pelna? To es jums nesākšu stāstīt. Es varu pateikt tikai tik daudz, kad Antons nopūst dienu un nakti, jo viņš mīl savu māti. Jā, nu, bet kāpēc viņš man pats to neteica? Nu jā, to es viņam ar to prasīju, bet ziniet, ko viņš man atbildēja? Nu. Ka labāk es sev nokodīšu mēli. Jā. Viņš nu gan ir lepns. Es to vēstuli nesūtīšu. Tas ir pareizi. Jūs esat labs cilvēks. Es jau to uzreiz domāju. Liels paldies! Paldies, tev ar meitenīt. Un vēl tikai nesakiet Antonam, ka es esmu bijusi pie jums. Nebūs plēsta vārda. Labdien! Labdien! Vai Antona varētu? Antona nav. Kā nav? Antons laikam ir aizmucis. Aizmucis? Es viņam atgādināju, ka man ir dzimšanas diena. Viņš to bija aizmirsis. Tad daudz laimes dzimšanas dienā. Māmiņ, atver taču, tas esmu es Antons.
Anton, kur tu biji pazudis? Māmiņ, paskaties tur! Vai? Man jau tā kāds apsveicējis bijis. Daudz laimes māmiņ dzimšanas dienu. Kur tu biji pazudis? Pogas kungs! Mugura netīra. Te. Nu tā, labi? Es varētu pateikt kaut ko tādu, kas ir vismaz 10 marku vērts. Laid man garām. Tas attiecas uz jūsu meitas jaukundzi. Kas tad tāds ir noticis? 10 markas, citādi ne vārda. Es mēdzu maksāt tikai pēc preču saņemšanas. Vai jūs šovakar akli iet prom? Jā, es eju uz operu. Tad izliecieties, kad jūs ejiet uz operu, bet īstenībā nostājieties mājas priekšā. Un ja jūs pēc brītiņa neredzēsiet zilus brīnumus, tad sauciet mani kaut vai pa muļķi. Nu. Mīļā, iedod man biļeti. Es aizmirstu cigārs. Holaks tev aizdīs, es panākšu tev ar taksometru. Es negribu, bet tu nokavē. Kungi un dāmas, sērkociņ, apžēloties par mūsu nabaga ļaudīm. Viena kārbiņa maksā tikai 10 pfeniņus, sērkociņ. Kārtviniekungs. Jā? Sakiet, vai ir atļauts maziem bērniem vēla vakarā šeit ubagot? Vai jūs domājat, tās abas šeit uz tilta? Jā, protams. Nu, ko lai dara? Kādam taču ir nepieciešams atvest aklo sievieti uz šejieni. Kas viņa ir akla? Protams, un turklāt vēl diezgan jauna. Viņa nāk uz šejieni gandrīz katru vakaru. Jā, arī tādiem gribas dzīvot. Tas ir posts. Un cik viņas ilgi abas te kvarnu? Apmēram kāds 2 stundas līdz 10:30. Jā. Nu, ko es jums teicu? Vai esmu melojis? Bet tur tālāk stāv jūsu meitas draugs. Viņš arī ubago. Bet tā pa īstam. Viņa vārds ir Antons Gasts. Bet tagad būtu laiks izmaksāt algu. Ja jūs pieliksiet vēl 10 markas, es nevienam nestāstīšu, ko jūs redzējāt. Bet citādi to varēs lasīt rīta avīzē. Ak, tu viens! Sērkociņ, pēciet sērkociņš, kungi un dāmas sērkociņ, apžēloties par mūsu nabaga ļaudīm. Viena kārbiņa maksā tikai 10 pfeniņus, sērkociņ, pēciet sērkociņš, kungi. Kāpēc šis tēvens no dahtas paņēma atslēgas?
direktora Pogas dzīvoklis. Vai varētu runāt ar direktoru Pogas kungu? Nē, kungi ir operā. Tas jau nu ir briesmīgi. Kā, vai tad kaut kas noticis? Kas tur runā? Berta, Pogas kalpone. Ak tā, resnā Berta. Kāpēc tad resnā? Nu labi, bet Berta es esmu. Un ar ko man tas gods? Esmu Punktiņas draugs. Ak tā! Un tu varbūt gribi, lai es tagad nakts vidū eju uz viņas guļamistabu un pajautāju viņai, vai viņa negrib ar tevi saspēlēt futbolu. Blēņas, pie jums tūlīt ieradīsies Andahtas Līgavainis. Vai dievi, bet guvernanti taču sen jau guļ. Nē, jūs esat viena pati mājās. Ko tu runā? Tu gribi teikt, ka Punktiņu un Andahts Jaunkunds neatrod savās gultās? Nē, bet par to vēlāk. Jūs esat viena pati mājās, ticiet taču man. Un tagad nāk Līgavains, lai ielaustos. Atslēgas viņam jau ir. Dzīvokļa plāns arī. Drīz viņš būs klāt. Bet ko tad es tagad daru? Izsauciet steidzīgi policiju, paņemiet oglāpstai kaut ko tam līdzīgu, un, ka ierodas Andahtas Līgavainis, zvēlēt viņam pa pauri. Jā, tev viegli runāt, mans dēls. Labu veiksmi, turieties! Steidzami savienojiet man ar policiju. Policija! Te Pogas kunga dzīvoklis. Pie mums tūlīt ielauzīsies. Lūdzu, sūtiet! Sūtiet ātri! Jā! Bet kā varēja iedomāties par ogļu lāpstu, ja mums ir centrāla apkure? Virtuvē mēs atstāsim gaismu, citādi es vēl neprātīšu. Tā. Tas nu ir padarīts. Kaut no ātrāk atbraukt tā policija. Vajadzētu sasiet. Man ļoti žēl. Tā policija kavēs. Es nu gan nesaprotu, par ko te būtu jāsmejas. Jūs lūdzu labāk sasieniet ātrāk to tēvāts, kamēr viņš nav atžirdzis. Revolveris? Plāniņš. Plāniņš. Atslēdzies. Tā, slēdz tikā vairāk nav. Tā. Rociņa. Rociņa. Viss kārtībā, kundze. Mani kungi, lūdzu uz tasi kafijas. Tikai uz mazu brītiņu. Jā, mazu brītiņu. Ko tas īsti nozīmē? Nāc! Ko tas īsti nozīmē? Izrāda ir pirmklasīga un tik dārgas biļetes, bet tu man velc ārā Lietuvu. Nāc! Redzēsi! Uz kurieni? Viena kārbiņa maksā tikai 10 pfeniņus. Sērkociņi, pērciet sērkociņus, kungi un dāmas, sērkociņus. Apžēloties par mūsu nabaga ļaudīm. 3 kārbiņas maksā
Kārtiņniekungs! 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 Apcietiniet šo personu. Viņa ir mana bērna audzinātāja. Viņa māca bērnam uvagot, tad ir laikā, kad mūsu no mājās. Apcietiniet! Aizturiet viņu! Aizturiet! Kas šeit notiek? Māte mani pieķēra, Andakts Jankuns tikko aizlaidās. Nu, tikai būs tracis. Kas tad būs? To vēl neviens nevar zināt. Vai palīdzēt tev? Jā, palīdz tepat, tas man nomierina. Nāc pie manis, kur tu stāvi ar to diedelnieku. Tas ir mans labākais draugs, viņu sauc Antons. Tas ir Varens Zellis. Tā? Varens Zellis, tas nu gan ir mazliet pa daudz, bet nolamāt sevi gan es neļaušu. Nu. Man sieva nedomāja neko ļaunu. Vai ne? Tā mēs labprāt ticam. Tā, iesim nu mājās, kā jūs domājat? Anton, nāksi mums līdzi. Un tad rīt pēc skolas atnāc pie mums, labi? Ja tev vecāki ļaus. Nu, lai notiek. Uz redzēšanos. Nu, kā tas gadījās? Andakts Jankundzei ir līgavains, un viņam katru reizi vajadzēja naudu. Un Andakts Jankuns ar manīm nāca uz šeieni. Un mēs ar diezgan labi nopelnījām. Cik šausmīgi, mana mīļā, tas ir vienkārši šausmīgi. Jā. Pēc šausmīgi tas bija ārkārtīgi interesanti. Nu ko? Esi mājās? Ak, šie kalpotāji. Ko tas nozīmē? Kas jūs esat sadarinājusies ar veselu policistu vienību? Diemžēl nē. Nē, es laikam ģīšu. Nu, tās kundze vairs nav vajadzīgs. Lūdzu, uz virtuvi. Jā, lūdzu. Ko tas nozīmē? Lūdzu. Lūdzu. Tas taču ir Velna Roberts. Kas? Andakts Jankuns līgavainis. Kāpēc man Andakts Jankuns prasīja, kad Berta ir brīvdiena? Un tāpēc viņa uzzīmēja dzīvokļa plānu. Plānu mēs pie viņa atradām. Un revolveri arī. Jā. Atslēdz viņam. Kādu jūs tikāt ar šo tēvaini galvu? Kundze, es nostājos aiz durvīm, ja? Un kad viņš atslēdz durvis un pabāz galvu, tad es viņam zvēlu pirmo reizi. Un tad, kad viņš atžirga, tad es gāzu otrais. Ja? Un tad ieradās šie trīs kavalieri. Nē, es kā vairs nesaprotu. Kā jūs zināt, ka tieši kramplauzis grib ienākt dzīvoklī? Bet ja tas būtu bijis es? Tad teiktu būtu zils. Nē, redziet, kungs, bija tā ārā līja, ja? Un es negribēju iet staigāt, un es atnācu virtuvē un apsēdos. Un tad atskanēja telefons zvans, un vada otrā galā man kāds teica, pie jums tūlīt ieradīsies kramplauzis. Jūs viņam gāziet ar ogļu lāpstu un izsauciet policiju. Un tā kā ogļu lāpstu mums nav, tad es zvēlu ar pannu, un tā tas bija. Kas jums piezvanīja? Kas? Tas taču ir skaidrs kā diena.
Viņš gan man priekšā nestādījās, bet teica, ka esot punktiņas draugs. Jā. Es jau uzreiz jums teicu, ka tas ir tīrais saules. Tagad man arī tas tā sāk likties. Bet kā? Viņš to varēja uzzināt? Laikam viņš redzēja, kad Andakts Jankundze iedeva šim Kramplausam atslēgas. Tā tas bija, tu bunga! Nu, pagaid gan es tev nogrābšu, es tev... Atlieciet mierīgi to uz vēlāku laiku. Vispirms mēs jūs ietupināsim. Iesaku jums par tādām lietām nedomāt. Antons jūs samāls smiltos. Viņš Kleperbēnam iedeva tāds pāris pļauku, ka viņš apsēdās. Varenzelis, tas mūsu Antons. Mani kungi, vai jūs nevarētu šo Kramplausu aizvest projām? Man ir šausmīgi uz nerviem. Jūs man arī. Atvainojiet. Mīļā Bērta, lūdzu, apguldiet bērnu. Es arī iešu gulēt. Frici, tu drīz nāksi? Ar labu nakti, Saugumiņ. Lūdzu, nedari vairāk nekā tādas blēņas, labi? Berti, jūs ejiet gulēt. Es pats apguldīšu bērnu. Jūs braši aizstāvējāties. Es jums to neaizmirsīšu. Pateicos, kungs. Ja man paziņo iepriekš, man jau nekas nav arī pret Kramplaušiem. Tu taču zini, cik es ļoti tevi mīlu. Bet man nav laika par tevi rūpēties. Man ir jāpelna nauda. Nu, kāpēc tu dari tādas muļķības? Nu, saki, ka tu man teiksi turpmāk tikai patiesību. Tas mani ļoti nomierinātu. Ja? Labi. Iesim gulēt. Es vēlos, lai punktiņi zaug par normālu cilvēku. Lai viņi iegūst sirsnīgu draugus, lai iepazīst īstu, patiesu dzīvi. Ja tu, Anna, būtu vairāk rūpējusies par viņu, viss būtu pavisam citādi. Bet tagad notiks tā, kā es esmu nolēmis. Tādas andahtes mūsu mājās vairs neiekļūs. Un nekādu pretim runāšanu. Punktiņas draugi būs arī mani draugi. Un zinām, es esmu atradis jaunu guvernanti. Kā? Jau? Tik ātri? Jā, jau šodien pat viņa ieņems Andahtes istabu. Nu, labi, Frici. Nu, nedusmojies, es jau arī neiebilstu. Es jau neko nesaku, ja jau tu tā gribi. Un kā būs mūsu jaunā guvernante? Jā. Vai zinām, Ogis kungs un kundze?
Man šķiet, ka bērniem mēs sapratīsimies ļoti labi. Sevišķi ar punktiņu. Vienīgi grūtāk būs ar pīfu. Tā nu stāsts par Punktiņu un Antonu ir galā. Bet, ja vēlaties apskatīt vēlreiz Punktiņas skaisto māju, zāles un kabinetu, jūs aicina muzejs Dauderi. Savukārt Antona pieticīgo, bet ļoti mājīgo dzīvoklīti varat apskatīt, aizejot uz muzeju Baltā grāmata. Iestudējumu veidotāji saka mīļu paldies visiem atsaucīgajiem cilvēkiem, kas palīdzēja iestudējumu tapšanā. Paldies Rutai Īvānei un Baibai Dombrovskai. Paldies Intam Kalmem un Tenim Krūzem no kafejnīcas Zooparkā. Paldies cilvēkiem no Āgenskalna ģimnāzijas. Paldies par izturību un atsaucību koras saimniecei Guntai Kalniņai. Un mīļš paldies māksliniecei Ilzei Dambei par skaistajiem zīmējumiem iestudējumam Punktiņa un Antons.